Mani pirkumiņi no drogām, ņemot vērā, ka es vairs nepērku nevajadzīgas lietas, kaut arī mani mēģināja piespiest nopirkt kaut ko savu foršu. Sāksim ar mazgāšanas līdzekli baltai veļai. Parasti mēs ņemam šo, tāpēc, ka pēc cenas tas ir izdevīgākais, un es baigi nesaprotu atšķirību starp tiem mazgāšanas līdzekļiem. Saša pateica, ka viņš neredz jēgu šitajām lietiņām, un es tos pērku tāpat prieka pēc, es nezinu. Varbūt tā arī ir, bet, manuprāt, tas ir noderīgs pirkumiņš toaletei. Tālāk es vēl paņēmu arī jaunus cimdus L izmērā, tāpēc, ka man patīk, ka cimdi ir tādi brīvāki. Laiku pa laikam ņemam arī šādas salvetītes ar spirtu un kaut ko vēl. Šeit ir vēl ar citronu smaržiņu. Es biju mēģinājusi atgriezties atpakaļ pie parastā zobu diega. Tas ir tas, kur ir tāds parasts rullītis, tā kā noroju un tīri zobus, bet man ļoti nepatīk to izmantot. Tas ir baigi kaut kāds nērts. Es sāku atkal retāk diegot zobus, kas man ļoti, ļoti nepatīk, tāpēc es atkal nopirku šo zobu diegus ar aplikātoru, vai kā tas saucās, nezinu. Ļoti ērti, vienkārši wow, un tagad es atkal diegoju zobus katru dienu. Man ir beigušās šīs daļiņas skuveklim. Man ir nopirkts tāds viens skuveklis no Isanas, kas ir vislētākais laikam, un tad es vienkārši mainu tos uzgaļus, kas ir diezgan ērti un arī ilgāk noturās. Es regulāri pērku šīs ziepītes no DAF, dažādās krāsās, dažādos aromātos. Parasti es ziepes izmantoju, lai nomazgātu dažādas kosmētikas otiņas, sponžiņus un tā tālāk. Šī bija ļoti bēdīga atpakošana, bet nu vismaz visu, ko es nopirku, tas bija ļoti vajadzīgs.